Krūziet pa saspēli, viņš nav tas labākais dribla meistars. Tas tomēr manā skatījumā lika aizdomāties. Jā, jo pirmajā puslaikā šķiet, ka treneris Gailīts tiešām taktiski ļoti labi varēja un rotēja šo sastāvu, tad otrajā, kā saka, nedaudz biežiem dzirvē saka, pārcentās, jo bija ļoti ātri šie abi saspēles vadītāji laukumā. Un ļoti ilgu laiku bija šis īsais sastāvs, tas nedeva rezultātu. Protams, jāuzslavē Valmieras komanda. Tiešām Jānis Kaufmans, kurš 3/4 bija kluss, neviens gūts punkts, 4. iznāk un gūst 11 punktus. Nu, tas ir īpaši Jānī, ja? Šī viņa dzels nervu sistēma. Tā vienalga viņam viss ir. Dzīvē un basketbolā tas bieži nodara. Viņam nav šī mandrāža, vai ne? No sākuma bija malas spēles sākumā. Un beigās, jā, viņam iekrit metiens, un kas bija būtiski un svarīgi, un viņš uzņēmās un aizgāja, un viss kārtībā. Savu darbu viņi izdarīja. Interesanti, ka Armāns Šķēle spēlēja 19,5 minūtes 4. ceturtdaļā laukumā. Praktiski nebija. Jā, Jānim Kaufmanim aizgāja spēle, bet tas ir tāds pārsteidzošs lēmums, bet deva rezultātu, Gunti. Jā, nu tieši tā. Es domāju, ka tajā brīdī, kad tā spēle sagriezās mazliet par labu Valmierai, tad arī treneris Šelmekers izvēlējās to loģiskāko respektīvi to spēlētājs, kuriem iet spēle. Kuriem tajā brīdī iet spēle. Bet vēl viens aspekts noteikti, kas to spēli lauza. Jā, Jānis Kaufmans noteikti nospēlēja labu 4. ceturtdaļu, bet Valmieras komanda tomēr izprovocēja VF uz dažādām tādiem ķīviņiem, uz divcīņām. Jā, varbūt kaut kur nospēlēja netīrāk. Viņi kā komanda reāli salauz to spēli. Kaut kur sākās kaut kāds mistiskas svilpes, jā, kaut kāds nesaprotams, jā, spēlētāji uzvilkās un jāsaka, ka Valmiera šī situācijā jutās daudz labāk, jā, un to atspoguļo rezultāts. Šeit redzam skaisti epizodi pirmajā puslaikā, otrajā mēs tādas neredzējām. Pirmajā puslaikā VFM 41 punkts, otrajā pat tu nebija šāds epizodes. 21 tikai otrajā puslaikā. Par vēl viens nians, man liekas, kad arī atlikušās bumbas puslaikā bija Valmierai -8, spēles gaitā pat -12, bet ar šo mazo sastāvu sākot spēlēt VFM, atlikušās bumbas sāk vākt Valmiera pie abiem groziem, beigās ir tikai -7 bumbās, un tas arī palīdzēja lauzt spēles gaitu, vai ne? Un izšķirošie grozi jau bija pēc atlikušām bumbām. Tieši tā, ka Vemēns Mičels arī pielaboja savu partneru metienu. Kaspar, vai tas, ka Armāns Šķēle praktiski nespēlēja 4. ceturtdaļā, tas nebija arī tā pārsteidzoši? Es domāju, nē, jo... Vai uzvarētājs nesoda? Protams, ka uzvarētājs nesoda. Es domāju, ka plāns jau bija tāds, ka Armandam ir atpūta, kamēr Jānis Mišiņ tā uzkurinās tempu, un līdz ar to iznāk Armands un atkal sāk spēlēt. Jānis tā uzkurināja. Bet Jānis tā uzkurināja, ka viņam vairs nevajadzēja mainīt. Bet pa lielam man šķiet, ka Valmiera tomēr iezīmē savas komandas rokrakstu, jo, ja mēs atcerēsimies tās pirmās divas uzvarētās spēles pret Ventspili, viņi zaudēja pirmo puslaiku diezgan pārliecinoši, un otrā puslaikā viņi atkal tā uzkurināja tempu, ka viņus nevarēja apstādināt, un šī spēle bija līdzīga. Šeit redzam, ka Lauris Blauss uzkurināja varbūt šo intrigu, šo spriedzi, un Pako Krus arī nenospēlēja savu spēli. Viņam šodien 7 punkti, 4 piespēles, 4 kļūdas, plus mīnus radītājs -7, tā kā Pako arī šodien nenospēlēja absolūti savu spēli. Un kā jau Sants Samoliņš teica, puslaika pārtraukumā par Valmieras otrajiem puslaikiem. Pierādījās, ka tev taisnība. Otrajā puslaikā arī... Uz nākamo spēli jāsagatavojās. Jāuzteic statistika. Jā, otrajā puslaikā interesanti nians. Pirmajā puslaikā abām komandām pa 6 kļūdām. Otrajā Valmierai iespējams izšķirošais spēles grozs. Kvēna Mičela pielabotais metiens. Šeit redzam, ka VF neatbloķēja Mičelu. Mičels augstā lēcienā savāc bumbu, raida bumbu grozā un panāk +4. Un tajā brīdī iespējams spēles liktenis bija šķirts. Otrajā puslaikā Valmierai tikai 4 kļūdas, VFam 10. Tas arī ievērojami izšķīru spēles likteni. Redzam, šeit Valmiera priecājas Gunti, bet vēlreiz atgriežoties varbūt pie šiem treneru taktiskiem risinājumiem. Ko tu saskati?